Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šodien mēs izskatīsim un pilnībā izrunāsim par visām malkas krāsnes gaisa padevēm. Mūsdienās gaisa padeves ir viena no svarīgākajām malkas krāsnes funkcijām. Ir svarīgi saprast, ko katra gaisa padeve dara, lai jūs pieņemtu pareizo lēmumu, iegādājoties malkas krāsni un izvēlaties piemērotāko modeli tieši jūsu vajadzībām. Daudz varbūt jau domā, par kādām gaisa padevēm iet runa. Parasti tās pat īsti nesauc pareizajos vārdos, bet šodien mēs runāsim par primāro gaisa padevi, par sekundāro gaisa padevi un par terciāro gaisa padevi, kā arī par gaisa padevi no ārpuses. Un beigās arī apspriedīsim, kas ir aizbīdnis, jeb tautā saucamais šīberis, un kāpēc tas nevar aizstāt gaisa padevju funkcijas. Tātad sāksim. Primārā gaisa padeve. Kur tā ir atrodama? Tā ļoti bieži ir atrodama malkas krāsniņas apakšā, kā arī mūsu piemērā. Tā atrodas šeit. Tās funkcija ir nodrošināt skābekli, lai malka aizdegtos. Jo malka pati par sevi īsti nedeg, deg gāzes, kas izdalās no malkas, to uzkarsējot. Kad malka sāk karsēt, tā izdala gāzveida savienojumus, sveķus, ūdenstvaiku, metāna un ogļūdeņraža maisījumu. Un šīs gāzes aizdegās tikai tad, kad ir pietiekami daudz skābekļa. Un tāpēc arī primārais gaiss tiek pievadīts pašā apakšā, zem čuguna restes, kur šie gāzu maisījumi arī sāk veidoties. Tātad iekuršanas brīdī ir vajadzīgs daudz skābekļa, ko arī primārā gaisa padeve nodrošina, bet, kad jau krāsns ir iekūrusies, šo gaisa padevi var samazināt vai pilnībā aizvērt. Kāpēc? Ja tā paliek atvērta, tā var radīt pārāk lielu gaisa pieplūdi, kas rezultēsies ar to, ka malka izdegs daudz ātrāk nekā tai vajadzētu, un degšanas process nebūs efektīvs. Tāpēc, iekurot krāsni, atstājam to vaļā, tad, kad jau krāsns kurās, lēnām to samazinam vai aizveram pilnībā, un tad jau mēs nonākam pie nākamās gaisa padeves, kas ir sekundārā gaisa padeve, kas gandrīz vienmēr atrodas tieši virs degkameras stikla. Un ko tad šī sekundārā gaisa padeve nodrošina? Tā sadedzina dūmgāzes, kuras nesadedzināja primārā gaisa padeve. Sekundārais gaiss tiek pievadīts virs malkas, kur šīs dūmgāzes ceļās uz augšu, un tad šīm dūmgāzēm tiek pievienots vēlreiz skābeklis, kas ļauj tām sadegt otrais, otrreizējā sadegšana notiek, jo tiek atgūta šī enerģija no dūmgāzēm, kas bez šīs gaisa padeves vienkārši iziet skurstenī. Tīrāka degšana, mazāk sodrēju un kvēpu, un, protams, šī tīrākā degšana nodrošina arī tīrāku skursteni. Sekundārā gaisa padeve strādā tik lieliski, jo tā arī atrodas degkameras karstākajā zonā, kur temperatūra ir no 600 līdz 800 grādiem, un pievedot šo papildus skābekli, šīs dūmgāzes uzreiz arī sadeg otrais. Tā mēs iegūstam vairāk siltumu no tā paša malkas daudzuma un mazāk zaudējumu siltumu tieši šajos dūmos, kas rezultējās ar efektīvāku, tīrāku un ekonomiskāku malkas krāsnes lietošanas pieredzi. Bet sekundārā gaisa padeve ne tikai otrreizēji sadedzina šīs gāzes, tai ir vēl viens iemesls, tāpēc tā ir parasti iestrādāta tieši virs arī degkameras stikla. Tā neļauj degkameras stiklam aizkvēpt. To parasti sauc arī par airwash sistēmu, kas principā nozīmē, ka gaiss tieši tiek novadīts gar stiklu. Tas izveido tādu kā gaisa aizsargu, neļaujot kvēpiem nosēsties uz paša stikla, ļaujot tam būt tīram ilgāk un priecēt jūs ar mājīgu uguni. Šī airwash funkcija automātiski nāk kopā ar sekundāro gaisa padevi, un tā ir būtiska. Protams, arī trešais punkts, kas daļēji iet kopā jau ar to pirmo, ar otrreizējo sadegšanu, ir zemāka emisiju rādītāji. Tas gan vairāk ir
svarīgi priekš certifikācijas, un drīzāk tas vairāk ir priekš ražotāja, bet gandrīz vienmēr sekundārās gaisa padeves krāsnīm arī ir visi ekodizaina certifikāti, un tās ir tīras gan videi, gan arī lietošanai ikdienā. Sekundārā gaisa padeve gandrīz vienmēr stāv atvērta, un ar to principā var regulēt to liesmas intensitāti, kad jau process ir noticis, iedegšanas process jau ir noticis, primārā gaisa padeve ir aiztaisīta, tad ar šo te var regulēt to degšanas intensitāti, bet gandrīz vienmēr mans ieteikums būtu atstāt to nedaudz vaļā vai pilnībā pat to neaiztikt, jo, principā tā arī to efektivitāti dos. Un ja tā būs pilnībā aiztaisīta, tad šī otrreizējā sadegšana nenotiks tik veiksmīgi, un arī stikls var lēnām aizkvēpt. Tāpēc visdrošāk atstāt šo te vaļā gan vienmēr, un daudz par to neiesfringt, jo ir pat krāsnes, kas neļauj to pilnībā aizvērt. Bet šeit ir iespējama šāda te regulācija. Vairāk tā ir domāta tad, kad jau ir ogles, tad to var aizvērt pilnībā, tātad saglabājot šo te ogļu karstumu ilgāk. Un tagad runāsim par terciāro gaisa padevi, kur tā vispār atrodas. Sāksim ar to. Dekamerā to var redzēt, tādi mazi punktiņi šai krāsnī. Tā ir iestrādāta konkrēti šeit. Tā parasti atrodas krāsnes aizmugurē. Tam ir arī pamatots iemesls, par to mēs parunāsim vēlāk. Un gaisa ņemšana notiek no aizmugures. Ir tāds kā izvirzījums, kur gaisa var ieplūst, un šī terciārā gaisa padeve gandrīz nekad nav regulējama. Tā ir uzstādīta jau no rūpnīcas un kalibrēta, lai ir pietiekams gaisa pieplūdums tieši šim modelim. Tā principā ir kā otra sekundārā gaisa padeve, tādā ļoti vienkāršotā veidā. Tās funkcijas ir līdzīgas sekundārajai gaisa padevei. Tā tāpat pievada skābekli šīm nesadegušajām dūmgāzēm, bet kāpēc tā ir vajadzīga? Tā parasti tiek ierīkota tieši pirms dūmu izejas ārā pa skursteni. Tātad, ja primārā gaisa padeve mums ir priekšā, šeit, dekameras priekšā, kur tās funkcija ir ne tikai sadedzināt šīs dūmgāzes otrais, bet arī uzturēt šo stikliņu tīru, tad paliek atvērums šajā dekameras aizmugurē, kur mēs varam vēl attīstīt efektīvāku gaisa padevi, un tāpēc arī terciārā gaisa padeve ir aizmugurē, kad viss šis degšanas process ir noticis. Protams, krāsnes nav 100% efektīvas. Šī konkrēti ir 90% liederības koeficients, kas nozīmē, jebkurā gadījumā kaut kādas gāzes daļiņas iziet pa skursteni. Bet pirms tās iziet, tam tiek pievadīts vēl pēdējo reizi skābeklis, un tās tiek sadedzinātas vēl pēdējo reizi. Tās tiek vēl vairāk samazinātas. Terciārā gaisa padeve nav milzīgam daudzumam krāsniņu. Tā ir parasti modernās krāsnīs, kur tiek likts uzsvars tieši uz efektivitāti, jo pamatā pat ar šo primāro sekundāro gaisa padevi mēs varam iegūt labu to degšanas efektivitāti, bet ar trešo gaisa padevi vēl labāku, vēl tīrāku. Mēs to varam skatīties, kā teiksim, uz tādiem kā uz filtriem. Mēs attīram ar vien vairāk un ar vien vairāk. Ar katru gaisa padevi mēs sadedzinām ar vien vairāk un ar vien vairāk šīs nesadegušās gāzes, tādējādi iegūstot pēc iespējas vairāk no katras pagales. Mūsdienās, ja mēs iegādājamies malku, tad tas ir būtisks ietaupījums gan maciņām, gan arī, protams, videi. Netiek tik ļoti piesārņots gaiss, un terciārā gaisa padeve arī strādā augstākā temperatūrā, no 800 līdz 1000 grādiem. Ja mēs skatījāmies, kad sekundārā gaisa padeve strādā šajā posmā no 500 līdz 800 grādiem, tad terciārā gaisa padeve strādā vēl augstākā temperatūrā. Un jo augstāka ir šī temperatūra, jo tīrāks šis sadegšanas process, tāpēc arī tiek izmantots vermikulīta iekšpus, bet par to kādā citā video parunāsim
tieši par krāsnes iekšpusi apdarēm, jo tas nav tikai aizsardzības līdzeklis iekšējām sienām, bet arī efektivitātes uzlabošanas līdzeklis. Un ceturtā gaisa padeve, kas nav visām krāsnīm, bet mūsdienās ir ļoti pieprasīta un arī būtiska, ir gaisa padeve no ārpuses, kas ir īpaši svarīgas ļoti labi nosiltinātās mājās ar mazu gaisa apmaiņu. Nedaudz kāpēc tā ir vajadzīga? Lai sadedzinātu 1 kilogramu ar malkas, ir vajadzīgi 8 līdz 12 kubikmetri ar gaisu. Tradicionālās mājās principā šis gaiss iekļūst no daudzām vietām. No spraugām, caur logiem, caur ventilācijas lūkām. Ja, piemēram, ir koku logi, tad tas ir tā plaši izplatīts, ka diezgan labi ir šī gaisa apmaiņa. Tad pat par to īsti nav jāstraucās. Ja jums ir tradicionāla tipa māja ar normālu šo gaisa apmaiņu, nekas tur mega energoefektīvs nav, tad šo ārā gaisa padevi jums pat nevajag izskatīt. Tas nav būtiski. Bet mūsdienās ir ļoti labi nosiltinātas mājas, jeb pasīvās mājas, vai arī citos vārdos A+ mājas. Varbūt ir kaut kas tāds dzirdēts. Principā viss ir hermētiski noslēgts, gaisa apmaiņa ir tuvu nullei. Jā, tas ir labi no energoefektivitātes viedokļa, ļoti mazi siltuma zudumi, bet ir arī savu mīnus, kā šīs gaisa apmaiņa. Pašiem mājas iedzīvotājiem ventilācija, protams, nodrošinās šo gaisu, bet malkas krāsnī tur gan ir jāpiedomā. Šajās pasīvajās mājās ir nepieciešama obligāti malkas krāsnes ar ārējo gaisa padevi. Tā parasti atrodas malkas krāsnes aizmugurē. Izskatās līdzīgi kā dūmvada izvads, protams. Tas nav dūmiem, tas ir gaisa pieplūdei dekamerā. Tas ir arī parasti mazāka diametra, teiksim, 100 mm. Un tas principā iziet cauri mājas sienai un ņem gaisu no ārpuses. Tātad pati malkas krāsniņa neapēda telpas gaisu. Un kas var notikt, ja jums ir pasīva māja un jums ir krāsns bez šīs ārējās gaisa padeves? Krāsnī var pietrūkt skābeklis, tā var degt ļoti, ļoti slikti, var nākt dūmi iekšā, var telpā pietrūkt gaiss, tā kā ir daudz sliktas lietas, kas asociējās ar nepareizu modeļu izvēli šādā scenārijā. Tāpēc konsultējieties ar mājas būvnieku, kāda krāsnes ir nepieciešama, vai ir nepieciešama šī ārējā gaisa padeve. Un noteikti viņš spēs jums atbildēt uz šo jautājumu. Un kā vispār šīs gaisa padeves tiek kontrolētas? Es domāju, ka visi ir redzējuši šīs manuālās gaisa padeves, kuras regulē pats lietotājs. Tās ir noteikti visizplatītākās 95% gadījumu. Tās ir manuāls un tieši arī šādā veidā. Varbūt neizskata ziņā dizaini dažādi, bet funkcija vienāda. Otrs veids ir automātiskā gaisa padeve, bet to nevajadzētu jaukt ar elektronisko. Tā būs trešā. Automātiskā gaisa padeve ir tā, kas ar termostata palīdzību atver vai aizver šīs gaisa padeves, lai nodrošinātu optimālo temperatūru. Šāda automātiskā gaisa padeve parasti ir ļoti modernām krāsnīm, vai arī centrāla apkures kamīna krāsnīm. Tie ir divi izplatītākie veidi. Ja jums interesē vairāk uzzināt tieši par šo gaisa padevi, mums ir YouTube kanālā labs apskats par tādu centrāla apkures kamīnu vulkānu, kur var arī redzēt, kā šī gaisa padeve strādā, bet krāsniņām, kas ir ar gaisa, gandrīz vienmēr pietiek ar šīm manuālajām kontrolēm, un īsti arī nav vajadzības pēc šīm automātiskajām gaisa padevēm. Tas ir ļoti tādos speciālos gadījumos. Un trešais kontroles veids ir elektronisks, ko gan es neieteiktu izmantot, par to varbūt vēlāk, bet tas parasti strādā ar ventilatoriem. Tas arī var tikt savienots ar kādu pulti vai ar telefonu, bet, manuprāt, tas vispār nav loģiski, jo bez elektrības šī gaisa padeve nefunkcionēs. Un malkas krāsnes ir
faktiski paredzēta kā alternatīva, ka tu vari apsildīt savu mājokli neatkarīgi no, teiksim, elektrības zudumiem. Tā kā noteikti ieteiktu izvairīties no šīm te elektroniski kontrolētajām gaisa padevēm, kas faktiski nav bieži sastopamas, bet tāpat domāju, ka tas iet tieši pretī tam, kam vispār malkas krāsniņa ir paredzēta un kur tā tieši spīd uz citu apkures fona. Un tad par gaisa padevēm mēs esam beiguši runāt. Ir šī primārā, sekundārā, terciārā un ārējā gaisa padeve. Tagad parunāsim par lietu, ko visi domā, ka tā ir gaisa padeve, bet patiesībā tas ir kaut kas pilnīgi cits. Aizbīdnis, jeb tautā sauktais šīberis. Šīberis parasti ir izgatavots no metāla. Tas var tikt iestrādāts jau uzreiz krāsnī, vai arī to var iegādāties kā atsevišķu posmu. Tas atrodas virs dūmvada izējas, vienalga kādā augstumā, un tajā ir iestrādāta plāksne, kas pēc Eiropas Savienības noteikumiem pilnībā neaizvarās tvana gāžu dēļ, lai tas būtu daudz drošāks, bet jebkurā gadījumā tas vai nu ir noslēgts, vai nu daļēji noslēgts, vai atvērts, to var noregulēt. Tātad, kas vispār ir šīberis un kam tas tiek izmantots? Tādā pašā vienkāršākajā veidā tas ir vilkmes regulators, un tas nekādā veidā nav saistīts ar pieplūstošo gaisu degkamerai. Tātad, tad, kad mēs iekuram krāsni, šīberi mēs atveram pilnībā, lai šis iekuršanas process ir vieglāks, kamēr mēs uzsildam skursteni. Mums ir nepieciešama visa palīdzība, ko mēs varam dabūt, un viena no tām ir brīvi plūstošs skurstenis, šīberts pilnīgi vaļā. Kad jau krāsnes kurās, tad mēs varam skatīties. Katrai krāsnī ir savs optimālais paskālu skaits norādīts, kurā tā strādā vislabāk. Protams, neviens nemērīs tagad savu vilkmi skurstenī, bet veicot novērojumus, var redzēt, pievarot šo te aizbīdni. Mēs varam redzēt izmaiņas degkamerā, aizbīdni mēs varam vērt tad, kad jau degšanas process notiek, un skatīties. Ja, teiksim, nesākās dūmošana, tad kāpēc gan ne? Var pievērt šo te aizbīdni vairāk ciet, bet ja jau mēs redzam, kad stikls aizkvēp, iekšā veidojās daudz dūmi, tad noteikti aizbīdnis ir par daudz aizvērts, un tāpēc vajag skatīties. Tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem, kādi ir vispār nokrišņi, kāds ir spiediens uz pašu dūmvadu, bet būtiskākais ir vispār dūmvadu uzbūve. Tātad dūmvadi ir dažādi diametri, ir milzīgi dūmvadi, ir mazi dūmvadi. Teiksim, ja dūmvads ir 200 mm diametrā un 10 metrus augsts, tā vilkme būs milzīga, viņi ir jāierobežo. Bet, ja dūmvads ir 150 mm un 150 mm diametrā un augstums nav tik liels, tur 4-5 metri, tad šo te vilkmi noteikti vajadzēs ierobežot mazāk. Tā kā tas ir atkarīgs no dūmvada, cik daudz ir jāpievērt šis te aizbīdnis. Principā, kad tas ir pievērts, tas samazina siltuma zudumus, jo jebkurā gadījumā kaut kāda daļa no siltuma iziet pa dūmvadu, bet viņš notur tos vairāk krāsnī un ļauj šim siltumam izdalīties telpā. Ja krāsns deg, tad pilnībā to nekad nevajag aizvērt. Protams, mūsdienās viņus vispār nevar pilnībā aizvērt, bet pat tie 90%, cik viņš ir aizvarāts, bieži vien ir par daudz. Tur vajag noteikti skatīties līdzi. Jo nu kā, ja mēs aizveram šīberi pilnībā, degkamerā veidojās milzīgs spiediens un var tikt spiesti šie dūmi atpakaļ, tāpēc to noteikti nevajag darīt. Aizbīdni var pievērt tad, kad šīs zilās liesmas ir izdzisušas no uguns, tas ir visdrošākais, tieši arī pret tvana gāzi, kas ir vēl viens faktors, kas jāņem vērā, un pievērt to tad, kad ir ogles, lai šis siltums vairāk uzturētos, akumulētos pašā krāsnī, nevis iziet ārā pa skursteni. Tāpēc es saku, tad, kad jau ir degkamerā ogles, tad arī šo te sekundāro gaisa padevi var aizvērt, neizdedzinot tās tik ātri un neļaujot šim siltumam izplūst cauri dūmvadam. Tāpēc
Ja man būtu tāds piemērs, kā to aprakstīt, šīs primārā, sekundārā gaisa padeve ir kā automašīnas gāzes pedālis, un šis aizbīdnis ir kā izplūdes gāzes sistēma. Lai nobremzētu automašīnu, mēs netaisam ciet šīs izplūdes gāzes atveres, bet gan mēs nospiežam vienkārši bremzes pedāli, kas būtu samazinātu šīs gaisa padeves. Tāpēc to nevajag arī darīt malkas krāsnī. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo video par gaisa padevēm. Es ceru, ka uzzinājāt kaut ko jaunu. Es ceru, ka bija interesanti. Mēs esam veikals, kas nodarbojās tieši ar malkas apkures iekārtu tirdzniecību. Viss sākot no malkas krāsnīm, plītīm, centrālapkures plītīm, centrālapkures kamīnu krāsnīm. Mums ir plašs klāsts tieši šajā segmentā. Droši apstieties mūsu mājaslapu ceplis.eu un lai siltums katrās mājās. Paldies vēlreiz!